Labdien, man mīļie! Labdien, skolotāji! Sēdieties. Tā, šodien es nolēmu pārbaudīt jūsu atjautību ar dažās āķību jautājumu palīdzību. Tāpēc sāksim, lai mēs ātrāk varētu, lai vairāk mums varētu izdarīt. Tātad, Aigi, klausies man. Tā, kas ir balts un uz divām kājām? Balts un uz divām? Jā. Viss! Pareizi, tā varētu būt arī zos. Un kas ir melns un uz četrām kājām? Suns! Pareizi, ka tas varētu būt arī kārtas. Skotēt, drīkst jums uzdot jautājumu. Nu, kriksit. Kas ir ciets un savs, ka to iebāž, masls liders, ka to izņem? Krišķiņi. Nu, labi, skotēt, tad tā arī varētu būt košļena. Viss. Pārbaudīt. Bet kas tad tur? Labdien, skolotāji, atvainojiet par stundas traucējumu. Edgar, kur tu biji? Taču mūs viss izsit no sliedēm. Bet, skolotāji, kā jūs nesakotiet, pulkstenis bija apstājies? Es eju nomierinies. Kas? Atpieši Jā, kur tu biji? Es ēdies. Labdien! Armandiem, un kur tad tu? Man dikti sāpēja galva. Es ēdu un iet ar tālītes. Labdien, skolotāji! Matīši, kāpēc tu raudi? Viņi jau visu pateica, man vairs nav ko teikt. Ak, Dievs, kas tā par attieksmes? Tādu klasi vispār pirmo reizi rādz kaut kādu karaļi. Es nevaru, bet beidzam šo līdzisko atkāpi un turpinam stundu. Tātad, vai jūs bērni esat izdomājis, par ko kļūstiet, kad izaugsiet lieli? Nē. Tā jau domāju. Bet klausieties, jūs pateiksiet, kuri no manām ķermeņa daļām jums vairāk patīk, kas jūs pateiksiet, par ko kļūstiet? Tātad sākam. Aivariņ, kas tev manī patīk? Jūsu mati skolotāji. Lieliski, tātad tu būsi frizieris. Bet tev, Laumiņ? Nu, liekas jau kā. Ļoti labi, tu būsi atvārsta. Tev, Ramoni? Man ļoti patīk jūs baltie zobi. Tev labi, tu būsi zobāri. Un Armandiņ, saki, nu kas tev patīk? Skolotāji, es taču jau sapratu, ka strādāšu piena kombinācijā. Man nav ko teikt, ne, viņš nomierinieties klusumu. Tātad, nākamais būs tāds jautājums no latviešu valodas puses. Tātad jums jāizdomā jau tāds teikumiņš, lai tajā būtu laikam jau, un tāpēc, ka tātad 30 sekundes laika domā. Ko es izdomāju? Laikam jālīs lietas, tāpēc, ka bezlīdzam lido. Pareizi, Ramoni. Jā, Edgar? Vecmāma paņēma avīzi un aizgāja stolēt. Bet kur tad laikam jau un tāpēc, ka? Laikam jau kakā, tāpēc, ka brilles uz galvu. Nu tā jau tiem veciem cilvēkiem gadās. Bet tā, es nolēmu šo mūsu audzināšanas stundiņu pateikt tādas nopietnākas notis. Bērni, lūdzu, sakiet, kā jūs ģimenes partneršķības? Skolotāji, mēs jau pusgadu neesam gājuši. Mēs varam atļauties zobus tīrīt tikai vienu reizi mēnesī. Jā, Matīs? Mēs atteicāmies no mammas. Kā? Mēs ar tēvu sēdējām un izspriedām. Es vairs viņas grūti nezīšu, neesmu viņu ar vairs nevēlas mīlēt, nu piedodiet, priekš kaimiņu jau neturēsim. Ja tā ir, ko lai tur cits izpēsājam? Bet tad klausieties, šo stundu pateiksim ar to, ka es jums uzdošu mājas darbus. Kurš, jums jāatšķiras domarakstīņš. Ir 3 tēmas. Kurš, visam jābūt kā nāks. Ievads, iztirzājums un nobeigums. Notosiet A3 lapas, 600-750 vārdu. Tātad, vienas tēmas, 100 punktus eksāmenā. Es šīs brīvdienas pavadīju Havajas salās. Skaists meitenes, jūra, saule. Es gan biju Indijā, jāju ar ziloņu, apkārt silts, daudz augļu, jauks indietis. Es gan biju kopā ar jums abiem savā virtuvē. Ja no jums abiem es netīpēju zālī. Viss, pārtrauciet
labi. Mēs to zinām, ka gribēt palielīties, un tas no tās tēvijas, ka viss tā patīk liels smukais. Bet tā, tāpēc pirmā tēma. Tā radās, kāpēc tik radīt tur baltā šokolādi, ja kādam ir kāda ģeniāla doma, kas varētu rakstīt? Tāpēc, lai arī neģiem bērni varētu nošmucēties. Ai, tu nepareizi. Otrā, kāpēc no olas izšķirs stālēns? Es zinu. Nu, Matīsi? Tā ir balss, ka tu omletē izceps. Matīs atkal nepareizi. Un trešā, kā radās pirmais cilvēks? Skolotāji tajos labāk uzrakstīšu, kā radās trešais cilvēks. Man ir pēc tiem trešiem cilvēkiem vienreiz, bet tā, visiem ir skaidrs. Jā. Visu pierakstiet? Bet beidziet tātad. Tur tiksimies vakarā popielā.